Paldies, labdien, paldies Latvijas zaļajam punktam par iespēju piedalīties šodienas diskusijā un izmanto šo platformu, lai mazliet pastāstītu, kā tas viss izskatās no atkrituma savākšanas puses, no atkrituma apsaimniekošanas, jo pārstāv uzņēmumu Eko Baltija vide. Un tad, kad mēs ikdienā, lietojam vārdus ilgtspēja, aprits ekonomika, tad mēs bieži vien domājam savākt, sašķirot, un pārstrādāt un visu, jā. Bet mums īstenībā vajadzētu skatīties uz vienu citu lietu vēl. Mums vajadzētu skatīties, kā mēs iespēju robežās tām precēm, jeb lietām, ko mēs savācam, kā mēs varam dot otru dzīvi. Un tad šodien es gribēju pieskarties divām lietām. Tā ir elektronika, kā mēs varam salabot un lietot elektroniku arī tālāk. Un otra lieta ir tekstils. Tekstilam mēs šodien jau daudz reizes esam pieskārušies, ja? Un tad mums tā tekstila tēma arī ir ārkārtīgi svarīga. Paņēmis esmu rokā nelielu špikerīti sev, jo ikdienā es nodarbojos ar operatīviem jautājumiem, tāds industrijas jautājums vai stāstīt par to, tā nav man ikdiena. Lūk, tad kas tad mums ir? Runājot par elektroniku, tad mēs elektroniku vācam diezgan ilgu laiku jau. Mēs zinām, kāda tā izskatās. Mēs redzam, ka tā plūsma ir nostabilizējusies. Ir zināms tonnas, kāds mums ir uzdevums savākt. Mēs atbildam pret ražotāju atbildības sistēmu Latvijas zaļo punktu, un attiecīgi mums ir savi mērķi. Bet vācot to elektroniku, mēs redzam arī zināmas tendences. Mēs redzam to, ka tā elektronika, ko mēs savācam, ka tā kļūst ar vien jaunāka. Ja mēs vēl pirms kaut kādiem, 3, 4, 5 gadiem runājām, skatījāmies uz savām elektronikas kaudzēm, kur lielu, daļu aizņēma kinoskopu televizori, tad šobrīd jau mēs, protams, redzam, ka ir platikrāna televizori, un tie nāk ar vien jaunāk. Un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka nomainot iespējams konkrētai precei, konkrētai, tajā brīdī vēl atkritumam, nomainot zināmas detaļas nelielas, ieguldot nelielu finansējumu, mēs atkal varam palaist šo preci otrajā, apritē, otrajā tirgu iekšā. Un kas tad mums būtu jādara? Ko, starp citu, par to domā iedzīvotāji? Iedzīvotāji uz to visu, tātad mēs uztaisījām, ne mēs, bet tika uztaisīta aptauja, ko iedzīvotāji par to domā. Un tas respondents skaits, kas bija vairāk kā 1000, ziņoja par to, ka 58% apsvērtu teorētiski iespēju iegādāties tehniku, kas ir labota. Tas nozīmē, ka salabot tehniku, vienalga, kas tas varētu būt gludeklis vai zāles pļāvēs vai vienalga kas, ja? Elektriskais zāles pļāvēs. Bet savukārt 66% no šiem 58% ir bažas. Ir bažas par to, ka šī iekārta, ko viņi iegādāsies, varētu salūst ātri, ka viņiem nav garantija tai iekārtē. Ja? Un tā ir tāda zināma problēmiņa. Ja? Un vēl interesanti bija tas, ka šajā brīdī izmantojot platformas, kas ir pieejamas Latvijā, internetu platformas droši vien visvairāk, 8% jau iegādājās šo te lietoto elektrotehniku. Bet, kas ir arī svarīgi, tad 52% iegādātos, elektrotehniku, ja tā būtu no oficiāliem veikaliem, ja, par kuriem būtu pārliecība, ka tur ir viss kārtībā, ja, tad veik kaut kādas pārbaudes, ir garantijas, ja kaut kas nestrādā, varētu nodot atpakaļ. Ja, tas nozīmē, ka mēs pie tiem 8% vēl varētu kaut kādas, vēl 50% pieskaitīt klāt, kas, manuprāt, jau ir labs skaitlis, un ja mēs domājam vēl par tādu turpmāko attīstību, tad tie 8%, tas ir tāds, es domāju, tāda laba bāzīte, tāds labs līmenis, kas tāda mēraukla, pret kur mēs varam mērīties, cik, ja mēs veicam tagad šīs te aktivitātes, par kurām es mazliet pastāstīšu arī vēlāk, cik uzlabojās šis te otrais lietotās elektrotehnikas patēriņš. Labi, un tad mēs kā organizācija piedalījāmies un joprojām piedalāmies Eiropas Savienības LIFE programmā, un tas mūsu projekts bija izveidot elektronikas labošanas centru,
Un mēs to izdarījām šī gada sākumā. Mēs līdz šim esam jau salabojuši vairāk kā 500 tehnikas vienības. Ja? Tehnikas vienības nāk no mūsu dažādiem sadarbības partneriem. Tie ir arī, teiksim, tādi sadarbības partneri, kas, kur piemēram, ir brāķētās preces, kur viņiem ir kaut kāds zināms defekts, un mēs attiecīgi to salabojot, varam ielaist iekšā otrajā tirgu, bet šajā brīdī mēs vēl netirgojam šīs preces, mēs ziedojam tās preces. Tātad ir bērnu sosciematu un arī vēl citas vietas, kur mēs šīs preces nododam lietošanai. Tas ir tas, ko mēs šobrīd darām ar precēm. Bet mums ir arī nākamais, atvainojos, vēl joprojām tepatās. Mums ir nākamās idejas par to, kā tas izskatīsies turpmāk, un sākot ar nākamo gadu, mums ir plāns turpināt šo live programmu un attīstīties jau tādā virzienā, ka mēs izveidosim savu tirdzniecības vietu. Šeit priekšējā rindā sēž arī jaunās tirdzniecības vietas mamma, kā viņa pats sev dēvē. Un Diana, un attiecīgi nākamajā gadā, kaut kad visdrīzākais 1. ceturksnī varētu būt, palaižās mūsu vieta Latgales ielā 240, ja, tad tur būs pieejams šīs elektronikas lietas, tur būs pieejams arī ar laiku citas lietas, varbūt atrestaurēts mēbeles vai kaut kas tam līdzīgs, jo mēs saprotam, ka mums to klāstu vajag ar produktiem, ar precēm paplašināt, un, protams, jo mēs vairāk salabojam, jo mazāk preces nonāk atkritumos, un arī mēs kā veikals paliekam arī interesantāki un rīkosim, Diāna jau ir iecerējusi kaut kāds pasākums tur organizēt, ja? Līdz ar to mēs kļūsim interaktīvi un kļūsim interesanti, un tādējādi mēs varēsim arī, kā lai saka, piesaistīt vairāk cilvēkus. Lūk, un kas mums ir tie nākamie soļi, kas mums ir svarīgi uz priekšu raugoties? Uz priekšu raugoties, mums būtu nepieciešami, ka mēs, kā mēs strādāsim ar cilvēkiem, kā mēs ieinteresēsim mūsu nākošos klientus. Ja? Tā mūsu doma ir tāda, ka mēs, protams, nevaram dot precēm 2 gadu garantiju, kā tas ir pieņemts, ja? Bet mēs uz precēm norādīsim, ka tas ir, teiksim, šī detaļa ir mainīta, un konkrētai detaļai ir garantija, protams, ja? Un pie preces būs arī zīmīt par to, kas viņai ir noticis, kāda ir bijusi šī problēma. Tad vēl skatoties uz priekšu un domājot, kā mēs varam veicināt šos preču plūsmu, tad tās ir tās lietas, kas mums šobrīd ir nepieciešams, ko mēs gribētu, atbalstu kā tādu. Ja? Mēs varētu noteikti nākotnē skatīties, ka šīm precēm varētu būt samazinātais PVN, kas ir normāli. Ja? Protams, ka preces jau tāpat būs ar samazinātu cenu, un ņemot vērā mūsu jaunatni, studentus, kuri gribētu iegādāties šīs preces. Es domāju, tas varētu būt labs, risinājums, kā viņiem par lētāku naudiņu tikt klāt pie kārotās lietas. Tad vēl viena tā ir tāda mazliet lielāka lieta, kas būtu nepieciešama. Tas laikam vēl varētu būt tāda Eiropas Savienības likumdošanas līmenī par to, ka mums ir preces, kuras mēs remontējam, skatāmies. Mazās var vieglāk saremontēt, lielās ir grūtāk saremontēt. Bieži vien tās viena detaļiņa, kas ir jānomaina, viņi ir iekausēti veselā blokā iekšā. Līdz ar to, lai tu salabotu konkrēto iekārtu, tev jau vajag nomainīt visu bloku. Ja? Un tāpēc būtu nepieciešams, tādā likumdošanas līmenī panākt to, ka preces, kas nāk iekšā uz tirdzniecību, kā jaunas preces, ka viņām ir klāt vienalga, vai tas ir apzīmējums, kods ABC vai 1, 2, 3, kas liecinātu par šīs konkrētās lietas gatavību remontam. Ja? Un tādējādi es domāju, ka tas tāds jauns trends, un tas ar laiku, es tā ceru, parādīsies, jo tādējādi arī iedzīvotāji pērkot konkrēto preci, un ja viņš ir zaļi domājošs, tad viņš varbūt izvēlēsies nevis preci A, bet preci B, un tieši tāpēc, ka šo preci vieglāk salabot ir. Tā, un kas vēl mums ir, un interesants vēl moments ir tāds, ka mēs ierosinātu pārskatīt
šos valsts noteiktos mērķus elektropreču savākšanā un ierosināt to, ka daļa elektropreču būtu nepieciešams tieši salabot un laist tajā otrajā apritē iekšā, jo šobrīd tāds pienākums nav un bez mums to neviens nedara. Un tas, ko mēs teiktu, tas pirmais solis, kas būtu jādara, tas būtu tāds sākums solis, tas būtu, mēs labprāt vēlētos, ka šāda uzskaita tiek veikta kaut vai no nākamā gada. Tas nozīmē, ka mēs jau nākamgad varētu sākt uzskaitīt to, cik daudz mēs esam salabojuši preces. Un tāds, ja teiksim, šāds te obligāts nosacījums būtu arī citiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, tad tas veicinātu investīcijas, tas veicinātu to, lai mēs vairāk investēt arī šajā te preču labošanā kā tādā, kas, protams, dotu mums arī šo te ilgtspēju. Tad nākamā tēma ir tekstils. Un tekstils, mēs šodien pieskārāmies, un arī principā mēs runātu par apriti, jo teiksim tādām divām lielām līnijām mēs varētu saprast, ka tekstilu, kur var izmantot. Tekstilu, protams, var izmantot to pārdodot, mēs zinām, ka mums ir Rīgā daudz veikali arī, kas ir, es nezinu, kā Latvijas second hand veikali, jā. Un otra lieta, protams, tā ir pārstrāde kā tāda, un pārstrādājot, šo materiālu jau varētu pārstrādāt jau šķiedrā kā tādā. Kaspars jau mazliet pieskārās, jau kopumā ņemot, mēs par tekstilu šķirošanu sākām domāt jau 2019. gadā, kad mēs sapratām, ka drīzumā varētu būt šāda ražotāja atbildības sistēma, mēs sākām izvietot savus konteinerus, pārsvarā tie sarkanie konteineri, un mēs veidojām šo te ķēdi un skatījāmies, kā iedzīvotāji reaģē. Un jāatzīst, ka iedzīvotāja reakcija bija ļoti pozitīva. Uz to brīdi mēs jau diezgan ātri varējām sasniegt kādas 1000 tonnas un nākamajos gados 1500 jau tonnas ar tekstilu materiālu. Tas nozīmē, ka mēs sapratām, ka tas strādā. Tas nozīmē, iedzīvotāji ir ieinteresēti šķirot tekstilu. Ja? Es gribēju pieminēt bioloģiju, bet labi, tekstilu, ja, paliksim pie tekstilu. Un tad tas, tas nākamais solis bija tāds, ko tālāk, kur mēs liksim tagad to tekstilu. Un tad mēs dažādus veidus meklējām, kā nodrošināt to tekstilu plūsmu, lai tekstils nonāktu atkal, veikalos, lai to varētu atkal iepirkt. Ja. Un, protams, ka mēs izšķirojām, skatījāmies kvalitātes tekstilam un iemācījāmies šķirot arī. Tas bija tas sākuma etaps. Un līdz ar to tas kas... Jā, tam es izgāju cauri. Tātad, kas mums bija tīri no tādas juridiskās bāzes viedokļa, tad Eiropas Savienība uzlikusi ir uzstādījumi, ka no 25. gada Eiropas Savienības valstīm ir jānodrošina tekstilu šķirošana. Savukārt Latvijā no 23. gada tika uzdot šis uzdevums pašvaldībām, ka pašvaldībām jādod tāda iespēja šķirot tekstilu, bet sākot ar 24. gada 1. jūliju tas jau kļuva piesakts ar ražotāju atbildības sistēmu, un šis pasākums jau kļuva, ieguva tādu pilnu cikliskumu. Tātad uz šo brīdi, ko mēs mākam? Mēs mākam, esam iemācījušies šķirot, iedzīvotāji šķirot tekstilu, tātad mēs savukārt to tekstilu savācam, un tātad šī te atkārtotā pārstrāde. Un tad, kā es jau minēju, tad mums ir divas lietas, ko mēs pasaulē varam darīt. Un tās divas lietas ir tā atkārtotā izmantošana. Tad, principā, tas, kas mums šobrīd ir, tad vai mēs tekstilu savācam, vai mēs tekstilu sūtam tālāk uz pārstrādi, bet man uzreiz jāsaka, Eiropā tādas pārstrādes jaudas ir ārkārtīgi ierobežotas, jo tekstilu veidi dažādi, tekstilu šķiedras ir dažādas un ir nepieciešami ļoti lieli apjomi, lai jebkura no pārstrādes vietām kļūtu ekonomiski pamatot. Ja? Un arī, protams, arī tas materiāls joprojām daudzi, kas jau ir sākuši tekstilu pārstrādāt, meklē produktu, ko ražot no tā tekstila. Ja? Tur viņi daudzi izmantot būvniecībā, tur jaukt cementā iekšā, kaut kādas skaņas izolācijas sistēmas veidot un tam līdzīgi, ja? Bet tā joprojām ir problēma. Ja? Un mēs uzskatām, ka šie
šobrīd noteikties valstī līmenis, kas ir 20% apjoms, kurš ir jāsavāc no tirgu novietotā tekstila, ir stipri par mazu. Jo šobrīd jau mēs savācam jau 3 reizes vairāk, un līdz ar to iznāk tā, ka mēs 20%, savācam 20%, teiksim, zinām apjomu, tam ir finansējums, tam seko līdz finansējums, bet pārējais apjoms, ko mēs savācam, ir principā uz mūsu pleciem, ja, un tam nesako līdz šī te zaļā nauda, kas, manuprāt, nav pareizi, jo, ja mēs, skatāmies arī pēc tam tālāk nākotnē, tad, runājot par to pašu 2035. Gadu, kad mēs drīkstēsim noglabāt tikai 10% no visiem atkritumiem, tad katrs šis te procenta punkts, un kā Kaspars jau minēja arī tekstils veido 4% no visiem atkritumiem, tad katrs šis procentu punkts būs ārkārtīgi svarīgs, un mēs par tiem procentu punktiem cīnīsimies. Lūk, tad uz šo brīdi mums Latvijā ir izvietoti 320 konteineri. Mēs joprojām strādājam ar iedzīvotājiem, joprojām mācām, tāpat skaitā arī kopā ar Latvijas zaļo punktu, informējam iedzīvotājus, vienojamies ar pārsvarā vislabākā vietu, ko mēs esam sapratuši, ir lielveikali, kur blakām nolikt šos tekstilu konteinerus, jo tur cilvēku plūsma ir vislielākā, arī salīdzinoši kvalitatīvāks tas materiāls var būt, jo, ja, atstāt to tekstilu konteineru kaut kādā daudz dzīvokļu mājas pagalmā, tas saturs nav labs, vai kāds tur mēģina ielausties iekšā un kaut ko nozagt, kas ir ļoti bieži arī. Tad, principā, mums vajadzētu iet uz šo, ka mēs palielinam tekstila apjomu, kurš mums ir jāsavāc, ja, kā es jau minēju, tie 20%, kas ir šobrīd, mēs gribam, lai šis apjoms ir lielāks, jo viņiem ir jābūt tam apjomam lielākam. Tad nākamais, kas būs, tātad, ja mēs skatāmies šobrīd tīri no tādas otrreizējās aprits, tirzniecības viedokļa, tekstilu izstrādājumi, tas tirgus ir ārkārtīgi pieblīvēts, līdz ar to mums būtu jāskatās uz pārstrādi. Uz pārstrādi mēs varam skatīties, ja tirgu ir pietiekami daudz šī tekstila attiecīgi, jo mēs vairāk gribēsim savākt, jo mēs vairāk savāksim. Un tad droši vien tekstila varētu būt tāpatās, kā piemēram ir arī ar PET pudelēm, kā Latvijā, tātad, ja mums ir depozīts, mēs savācam PET pudeles, mēs aizvedam uz Olēnu, kur tas tiek pārstrādāts, un principā tas uzņēmums ir Terum, kas pārstrādā PET pudeles, tas ir tāds reģionālais centrs, ja, no kurienes no visām tuvējām valstīm nāk iekšā materiāls, un tad tik šāda ražošana ir ekonomiski pamatot. Līdz ar to mēs skatāmies, ka šādu reģionālo centru mēs varētu Lietuvā izveidot, kur ir mūsu māsas kompānija. Tur varbūt tekstilu, vākšanas tradīcijas ir mazliet, senākas, un tur mazliet cita sistēma ir. Un arī valsts kā tāda ir lielāka, tā kā mēs domājam, tas mūsu priekšlikums būtu tāds droši vien, ka mēs ierosinātu. Tur varbūt veidot tekstilu pārstrādes rūpnīcu, un tādējādi, arī tas cikls tiktu loģiski noslēgts. Un tas vēl viena lieta, ko es gribēju ierosināt, kas ir, manuprāt, būtu ārkārtīgi svarīgi, kas arī veicinātu šo tekstilu pārstrādi, tas ir veidot zaļos iepirkumus. Ja mums ir, piemēram, valsts institūcijas, kuras iepērk darba, apģērbs, formas, kur tas ir iespējams, ja, kad varētu noteikt ar iepirkuma noteikumiem, ka daļai no šī materiāla, no kuriem saražot šī forma, būtu jābūt otrreizēji lietotā tekstila. Ja, tekstilu šķiedras. Līdz ar to tas, protams, arī veicinātu investīcijas, veicinātu šo pārstrādes procesu un ekonomiski tas kļūtu izdevīgāk. Aptuveni tā.